Nu, Anči, kāds noskaņojums pirms starta? Zvērīgs. Zvērīgi kaujiniecisks. Šitam man Ančika pišķiņu sačakarēs, bet ārā jau viņš neiznāks. Nostāsts, kāds noskaņojums? ZB. Man vienmēr labs noskaņojums. Jā. Tikpat. Tikpat kā vienmēr. Jā. Kā reiz mums parādījās interesanti ideja. Neesot atrunāts nolikumā, ka tam kapteinim jābūt vienam. Ka tam kapteinim jābūt vienam. Sagād to, ka mums regatas notiek arvien profesionālāk, jā, un cilvēki lasa arī nolikumus. Tā zīmēs uz mani un sacensību organizatoru Jāni Benfeldu, ja, ka jāpievērš uzmanībā arī nolikumiem, jo nolikumā nekur neesot atrunāts, ka jābūt tikai vienam kapteinim uz kuģa, jo varbūt arī vairāki kapteini. Tā man teica, es godīgi pateikšu, es pats neesmu lasījis, kas ir sliktāk nekā lasīt. Tad līdzināties, kapteini, mierā, sveicināt burātāji! Es sveiks! Es gribēju teikt, sveicināt kapteini. Es sveiks! Lai atklātu šo te unikālo regati, kas ir vienīgā Latvijā, es gribētu aicināt pie karoga vienu no labākajiem Latvijas burātājiem, kurš parasti stāv tikai skatās kā ceļuņa audzēkni to karogu. Respektīvi mūsu viesi Juri Aili, kas atbrauc ar unikālu kuģi. Jurīt, lūdzu, vairāk man komentāru nav, visi, kas uzvilkuši burus, droši vien, ka dosies regatē. Un distance, kā es saprotu, Jānim ir iezīmēta, bet vēl kaut kāds vārds informācijai ģirtam bēžņiem. Cienītie burātāji, pēc 2 nedēļām 4. septembrī Ķīšezerā tiek rīkota mazo kaitas jahtu salidojumu. Viņš ir tagad nesen parādījies Žēģētājas savienības mājaslapā. Visi aicinātu piedalīties, jo principā bez usmas nav nekas. Ja jūs neviens neatbrauksiet, tad negāt izgāzīsiet. Jo tad būs šveisams taucers un būs garlaicīgi. Tik daudz mēs izdzert nevaram. Kā krāns? Krāns būs. Krāns ir apsolīts. Regata notiks Jaunciem ostā. Tā ir jauna osta. Es domāju, neviens, kas nav vēl tur piedalījies. Tikai viens ir vienkārši tur piedalījušies. Jābrauc pa Jaunciem, jāmeklē Steķielas. Steķielas galā ir Jaunciem osta. 4. septembrī notiks regata. Ja būs vēji, nebūs vēji 4. tā 5. Bet principā paredzēts sestdienā sākt un sestdienā beigās. Galvenais tiesnesis ir Vildis Priedis, un viņš arī izliks distanci. Viņam ir kuģītis, izlasiet nolikumu, esiet tik laipni un atbrauciet. Tātad piedalīties aicināts ne tikai mikroklases laivas, ir piedalīties aicināts jebkura laiva, kas ir īsāka par 6 metriem un būru laukums mazāks par 20 metriem. Bez špinākēm. Nu, kā arī Inas Rikošeti, man liekas, ka šīs mini-toneri arī... Mini-toneri arī patiesībā laikam tad vieši mums te iemāja. Ir pāri 6. Neviens nepārmērīs. Un tad mēs nākos, kad izlabosim nolikumu. Ja vienais te pārmērīs. Jā, bet vispār būtu jauki, ja jūs atbraukt. Paldies. Ir arī man viena īsa informācija, par cik es nepiedalos, es esmu pieteicies kā glābējs. Un, ja nu gadījumā ieklauvēsim, ja nu kas, tad zvaniet man, es skriešu motorlaivu palīgā. Jā, Lai pastās mājaslapā. Tie, kas zina, ir arī tā, ja jūs redzat, ka kādam kaut kas notiek blakus, vienkārši neskatīt telefonu, zvaniet, un es aizskriešu palīgā. Zvaniet Stasins, tas pateiks. Jā. Jaunadēļas regata, kas jau būs informācija Nav klomesteru rakstīt. Jāmēro par jaunadēļas regatu kaut kāda informācija nav. Tā, jā. Tātad par jaunadēļas regatu. Mēs ilgi ar Jūtu domājām un praktiski ir jāsaka tā, ka šogad, jāatzīst godīgi, mēs neesam gatavi, mēs esam konsultējušies pie automobilistiem, kas rīko kaut ko līdzīgu uz automobiliem, mēs esam atklājuši, ka tur visādi tādi knifiņi un vēl viss, kas ir, jā.
Tāpēc ir tāds priekšlikums mums, ka uz nākošo gadu mēs sagatavosim nedaudz citu priekšlikumu, kas arī ir kontekstā šo pazīsti, nosauksim tā pazīsti Usmas ezeru, ja pazīsti Vietējo lociju, kā saka mans draugs Kapnieks. Ja? Un ar šo lozungu, šo te, kā to pateikt pareizāk, bilžu piegādi nevis kaut kādas tur regatas ietvaros, bet, teiksim, sezonas ietvaros, kaut kādas pussezonas ietvaros, taisīsim tādu kā ne pat regati, bet foto konkursu. Tā ideja ir tāda. Es pat nevaru pateikt, kā to tas varētu, šī orientēšanās varētu ilgt 1 mēnesi. Katrs to dara tad, kad viņam ir brīvs laiks un vēlēšanās. Un ideālajā variantā, kā saka, kopā ar ģimeni un bērniem, atrod šīs nofotografētās vietas, uztais bildes, iesniedz, teiksim, no 1. līdz 31. augustam līdz 31. augustam iesniedz fotogrāfijas. Sanāk 4-5 cilvēku komisija, izvērtē fotogrāfijas. Un tad ir super liela balva, jā. Un balvas pat Gads domā, ka varētu Rozenfelds ir būt uzvarējis. ne kausi, bet, teiksim, vakariņas kaut kur restorānā ar ģimeni vai kaut kas, teiksim, arī interesantāk. Maču nebūs, bet iniciatīvai burātāja rokās ir kārtējā, kā mēs sakam, brīvā sestdienas svētdiena. Meklējiet interesantus tiem, kam liekas, ka ir jāpamačojas, kā mēs savā laikā darījām ar Zļatkovu un Oskaru, man liekas, teicu, ka Cedar Tonneru salasījās 3 un mēs izlikām marķiņu un mačojāmies. Tā kā viss ir jūsu rokās, ja? Tas ir ideja Jānim, bet man jāprasa tā, vai ir interesi un mēs rīkojam nākušajā sestdienā vai nē. Ir ideja par mačiem, kur drīkst izmantot tikai grotu. Ir tāda interesi. Jā, tātad... Ja ir intereses, mēs ar Jānu uzstātīsim pa nākušu nedēļu nolikumu un sestdienā. Tā kā varat ieteikties, brauks 2 arī labi, 1 nebūs interesanti, brauks 2 labi, 3 vēl labāk. Ja? Tikai špināki. Šodien varēja grot tikai braukt. A spināki uz nākotnē. Tikai špināki. Labi, veiksmīgs darbs. Mēs šuinam visu.